no 93. līdz 2000 viņa bija pamesta. Nolietotā, ar izgāstām sienām, ar cauru jumtu, ar iekrušām sijām. Un es viņu nopirku, jo viņu gribēju nojaukt, likvidēt un taisīsim te parku, zinu, kaut kādu slimnīcu. Es teicu, saviediet to parku, kas jums ir kārtībā, tad par šito. Nu, lūk tā ka te ir ielikts, ļoti liels darbs un ļoti liela avantūra no manis un reizi arī šodien skatoties liela muļķība. Tas ir šī istabā tikai par fotogrāfiju, citas nav literatūras šeit. Biblioteka ir vienā citā vietā. Tas ir žēl, ka... Viņiem tas neinteresē, jā. Un skolotāji saka, es prasu tām meiteņiem, kas ir Mārtiņš Puslers. Viņas nezin, kas ir Jānis Gleizs. Un mācās fotogrāfiju. Jā, un viņas nezin. Es zvanu Lindai Ratutā, es saku, Lindai, kā tā? Nu jā, mums programmā nav. Es saku, bet jūs taču paši to programmā sastāt. Kas tas ir? Jā. Iedzert vairāk nekā augums nes, ja? Un viņš to vecgailumos savos nākot ziemā pār ezeram uz mājām, aizmiga sniegā apsaldīja savus rokas. Un viņa dzīve pārvērtās. Tūtā, kur viņš strādāja par fotogrāfu, satika Annelīti savu. Viņai tur apendicītu izoperēja. Tā viņa Kurvas invalīds dzīvo 5. stāvā, malkas apkuri, mazs bērns, jā. Un lūdzu, lai viņam iedod. Un kamēr sēž pie kungiem koridorā drošību uz pieņemšanu, otrā pusē viņš jau fantazēja, saprotiet, savus... Izmanto laiku. Jā. Un tikai, kad viņam bija skaidrs, ko viņš grib galā, tikai pēc tam viņš ņēma vērtā ielikt tādā grāmatā. Mēs tagad tās grāmatas tā kā visu olas ražojam, ja? Viņam viena grāmata, viss mūžs. Varat iedomāties? Tam cits svars, jā. Pavisam cita vērte ir, ja? Cita vērte pavisam. Viss bija krustu šķērsu. Tur daudzi bija līduši iekšā, skatījušies, vilkuši ārā, ne tur iebāzuši vai ne, tas viss jāsakārto, redzi. Es te sāku salikt no 1 līdz 120, tad ir tālāk, kur kas kā ir, redzēs, kā tas būs. Bet šitie te saucamie, kontaktkopijas. Bet paskatieties, kādas mantas es atrodu. 1913. gads mūsu latgaļu amatnieces Viskrievijas amatnieku izstādē dabūja bronzas medaļu par saviem rokdarbiem. Jo kas ir amatnieks? Amatnieks agrāk kotējās augstāk nekā šodien viens otrs ar 3 augstskolas diplomiem. Jo viņš bija meistars. Jā, jo viņam tam bija liela noteikšana. Ja viņš bija čakls un strādāja un varēja, viņš ātri nodibināt ģimeni varēja, jo tas bija ļoti no svara, ja? Kāpēc tie precinieki brauca un skatījās, ko tā meitene māk, kas viņai pūra lādēja paši. Katrai mājasaimniecei bija liels gods parādīt, kā viņi izpuš to savu uļvietu, ēdamzāli, virtuvi, un arī to māju, ko Vidzemē sauc par sirsniņu māju, bet Latgalē vienkārši sauc par mazmāju. Jā, arī tur bija mīļu roku izšūtas kabatiņas, kurās glabāja papīrīti, bet tad esot atnācis kāds onkuls un teicis tā, nahrenā takoja nada, zabjom gosts, ne gosts pavisam. Un pienāca laiks, kad mazmāņas uz nagliņas bieži vien kāra noplēšamā kalendāra lapiņas, atcerieties? Jā, atceros. Un latviešam to vieni vajadzēja, jo tais kalendāra lapiņās bieži drukāja valsts vīru portretus. Un ja kaimiņš ieraudzīja, ka man Staļins mazmāņā uz nagliņas, kungs, cik tālu varējis esot bez biļetes aizbraukt. Jā, lūk, viens no paņēmieniem, kā tika lēnām tika nicinātas mūsu tradīcijas mīļās, siltās, darbīgās, vai ne, jo katra lieta
Katra lieta bija ar savu laiku, zobu, šitas ir miera laiks, šitas ir tāds pats tikai padomju laiks, un tas viss stāsta galā, ziniet.